Sestais Dieva bauslis, tev nebūs laulību pārkāpt. Vai kādreiz mēs esam vispār domājuši par baušļiem, kā tie ir Dieva apsolījumi? Un tad var padomāt, kas tur par apsolījumu tajā bauslī? Tev nebūs laulību pārkāpt. Drīzāk liekas, ka tas ir kāds aizriegums, nekas tur nav labs. Bet runa ir par to, ko Dievs grib man dot, jo mēs domājam tā, šķīstība, tas ir tas, ko es gribu Dievam dot, veltīt, ko es gribu veltīt savam topošajam vīram vai savai topošajai sievai. Nē, šķīstība, tas ir Dieva apsolījums, kuru viņš man grib dot. Šis bauslīs ir 6. vietā. Tad, kas ir pirms, ir svarīgi. Tur ir baušļi, kas man runā par pašu Dievu, par manam attiecībām ar Dievu. Mīlēt viņu, būt viņam uzticīgam, uzticīgai, svētīt viņa vārdu, svēto dienu, tad būt vienotam ar Dievu. Ja es būšu vienots ar viņu, ja man būs mīlestība pret viņu, tad viņš man dos arī šo dāvanu, žēlastību, šķīstību, kas būs kā apsolījums, ka padarīs manu dzīvi laimīgu. Jo šajā bauslī Dievs grib mums padarīt spēcīgus uz ko? Lai mēs varētu mīlēt cilvēkus tā, kā viņš mūs ir mīlējis, ar viņa mīlestību mīlēt, lai mums būtu tāda sirds, kāda ir Jēzus Kristus sirds. Par to ir šis stāsts. Pēc tam vispārējais, kas no tā izriet, tas, ka es gribu pagaidīt, lai es varētu visas savas jūtas, emocionalitāti atdot tam vienam vai tai vienai, tas būs tikai tiešām tas apsolījums, kas mani padarīs laimīgu visās manā mūža dienās, jo tā mēs sakam laulībās. Te ir runa arī par cilvēka seksualitāti. Seksualitāti mēs varam pielīdzināt upei. Upe, kad tek savā gultnē, savus krastos, tad tā ir tā upe, kas nes dzīvību. Tur ir zivis, tur var peldēties, atpūsties, bet kad upe iziet no saviem krastiem, kas sākas plūdi, un plūdi nenes nekādu dzīvību, postu, nāvi. Varbūt esat redzējuši, kad plūdu vilnis iet tsunami, visu iznīcina, kas ir gan materiālu, gan dzīvību, visu. Un tā arī ir ar cilvēka seksualitāti, ka Dievs nevēlas, lai tā izietu no krastiem, lai iznīcinātu. Seksualitāte tas ir mīlestības veids, ar kuru Dievs vēlas piepildīt mūs, piepildīt katru mūsu dzīves jomu, lai mēs būtu spējīgi mīlēt, lai tā topoša sieva vai topošais vīrs pie manis varētu tāpat kā pie upes, tur rast mieru, atpūsties, justies labi, būt drošam. Tāds ir stāsts par 6. Dieva bausli.